Nu čau visiem, draugi! Jūs reāli domājat, ka būs kaut kāds konkurss un balva? Ka es vispār kādam kaut ko dāvināšu? Kā varēja būt tik muļķīgi, vienkārši stulbi uzrauties mani joki? Nekad mūžreiz nevienam neko nedāvināšu, saprotiet? Kā varēja būt tā idiots? Galīgi idiots, vienkārši stulbens. Kauns paliek, kā var tādi cilvēki dzīvot uz pasaules. Tad pienākos tā diena, ka es beidzot varu atvērt 5 labākos, un viens no viņiem dabūs galveno balvu, bet kurš? Skatāmies tālāk. Bet pirms mēs to izdarīsim, es gribēju pateikties visiem tiem, kuri piedalījās, kuri sūtīja savus video. Tiešām maleči. Pacentāties no sirds, at duši, respekt. Bet, ja godīgi, es īstenībā biju gaidījis daudz vairāk dalībniekus, ja man liekas, vai vienkārši jums bija slinkums, vai vienkārši negribējāt dabūt kameru, kā pieņemsim šitas džeks. Kas tas tāds vispār bija? Rinaldi, kas tas tāds vispār bija? Tu reāli izskatās, ka tu vispār negribi nekādu kameru, ne balvu. Tas bija vienkārši prikli pēc šitādu uztaisīt. Bet tam viņš atsūtīja, laikam, nākamajā dienā pēc tā, kad es konkursu iesludināju, viņš atsūtīja uzreiz video. Nu, tur nevajag daudz nekādas mākslas. Un, diemžēl, veicīt, tagad nākamais. Tas nav piecinieks, ir vienkārši video, kurus es gribēju vienkārši parādīt jums, kādu tipu video man bija atsūtīt. Tālāk, skatāmies šito video. Labdien! Šodien es parādīšu, kā pareizi sasīt datoru. Jā, ejošs dators. Opā! Kas tam mums atvērās? Ko man nevajag? Ko man nevajag? Domāju, sien, vai kādīgi vismuk redz? Izšķiedz, pret apmā. Var redzēt, jā, ko? Pāri. Rihard, tu tak varēji sasist savu datoru daudz efektīvāk. Paņem tā auru, šķelt viņam tā riktīgi, lai viss plīst puš, pielikt tam uguni klāt, vienkārši lai viss dēg, nomest no tevi tā stāva, tā lejā, saprot, lai būtu efekts, lai vienkārši tā sirds plosās, kad skaties to video. Bet kas tas tāds bija? Reāli izskatās, ka nevis tu datoru plēs, bet dators tevi. Un jā, un filmētājs. Filmētājs vieģis. Nu reāli, nu kamera tak vismaz jātur taisa, nevis kaut kāda šitā sāniem, vien nevar saprast, kā tā bildi ir. Vecīt, nu jāpamācās bišķi, viņi ir jāpamācās, bet vismaz maliču kā atsūtījāt. Ķersimies pie labākā 5-dieka. Tas nav top 5, tie ir vienkārši 5 video, kurus es parādīšu pašā sākumā, un tad mēs uztaisīsim izlozi, kurš tad no jums 5 ir labākais. Es īstenībā nevarēju izlemt, kurš tad būs, kur es izvēlēšos, kurš man vairāk patīk, jo katram ir savs stiliņš, katram ir kaut kāda sava ideja, kādam ir labāka video kvalitāte, kādam ir sliktāka, bet kādam ir labāka ideja ar sliktāku video kvalitāti un tā tālāk. Tāpēc es izdomāju, es parādīšu visus 5 video, tad mēs uztaisīsim nelielu izlozes, uzrakstīšu uz papīrīšiem visus ciparus, katram būs savs cipars, iemetīšu kastītes, samaisīšu un izvilkšu ārā, un tās būs arī uzvarētāji. Tā kā skatāmies video numur 5. Kārlis Dureika un YouTube kanāla nosaukums Distract TV. Laikam? Distract TV. Jā, laikam tā arī saucās. Как что мне отдать младшему брату? Cēlies augstā vecā sēd. Tā ir? Man normāli. Aizsim kaut ko uzprast. Я не такой, я такой. A man tur vajag. Что ж тебе надо? Man vajag. Меня победить. Man vajag kameru. Забороть меня. Kameru vajag. Kas nezinu, kas kamera tāda. Kamera, ko filmē. Ne? Nevajag, tev jau ir. Это... Ej tu zini, bekā.
Galvenā balvu uzvarētājiem būs Action Icon 4K kamera. Esmu lietojis no balvu. But I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas. Veči. Jūs var man palīdzēt? Jā, ko vajag? Mums vajag konkursu palīdzēt. Nu vieta, kamerī tā dabūs tā. Davai, kas jādara? Brauks, skatīsies, davai. Davai. A tad tu man palīdzi. Riteņi nesačinī tev būs. Labi. Ārā riteņi stāv. Veči, jums tur tam ritenim nekā nekaiš. Nu, ko es varu pateikt? Atkal alkohola propaganda. Reāli, nu kas jums nav ko darīt? Tādi maziņi un vienkārši buhā konkrēti, vai vismaz izliekaties buhā. Es īsti nesapratu pašu sižetu, ko jūs ar to gribējāt pateikt. Ir tāds neliels tā kā trešiņš sanāca, ja? Bet reāli var redzēt, ka puiši centās, montēja un bija kaut kāds sižets un, nezinu, kaut kāda aktieru mākslie to var nosaukt un beigas tādas arī, kam negadāt. Bet tik un tā mālīši, turpinam tālāk. Video numur 4. Tā, numur 4 mums ir Indars Krieviņš, IK Films vai IK Films, viņa YouTube kanāla nosaukums ir. Lūdzu, skatāmies! Un te mēs varam redzēt, ka puisis zina, ko dara, viņam ir ļoti laba montāža, var redzēt, ka viņam ir laba tehnika un viņam pat arī ir drona kadri. Es tā saprotu, ka viņš viens pats to visu filmē un dronus un no zemes un kameru un tā tālāk. Tu var redzēt, ka puisim tas interesē, viņš ņemās, bet vienīgais, kas man nepatika, tas ir tas, ka video pārsniedz 2 minūtes, tas ir viens, un otrs, tas video nebija taisīts tieši šim konkursam. Tas video bija izrauts no kaut kādiem iepriekšējiem projektiem, un tāpēc ir tā kaut kā, nu video labs, bet labi, kā ir, vismaz viņš atsūtīja. Skatāmies tālāk. Video numur 3. Tagad es te nevaru saprast, cik te īsti cilvēki ir. Tagad es pamēģināšu izlasīt. Kristiāns, Ivo Jankovskis, Edvards, Rītvards, Žigurds. Cik jūs tur esat? Vai tur ir 5, 6 cilvēki vai 2? Vai tas ir Kristiāns, Ivo, tad Jankovskis, Edvards un Rītvards, Žigurds? Vai karoči nav svarīgi? Sveicināti visiem! Šoreiz es gribu uztaisīt nelielu konkursu. Sveicināti visi! Bet tieši tagad! Sveicināt visiem! Šodien... Nāku! Pirmo reizi šī tāda kaut ko filmu, tad nāka! Sveicināt visiem! Labi! Sveicināt visiem! Sveicināti visiem! Jā! Sveicināt visiem, es šoreiz gribu uztaisīt smirdīgu konkursu. Būs konkursā 3-3-10. Aiziet sēdē, Kristiān! Sēdē! Dai sēdē! Satricinājies!
Būs tā, ka viņš ir, viņš nav galīgi tāds, saplāsts, jā, bet, Ej, to teicēji sēdēt! Sēdēt, ej, sēdēt! Tā, pagaid, jākārtos pa jaunu. Tā! Pie malas un nosāksim teikt pāris, 5-6 lietas, pēc mums šo kameru vajag, tad pirmais. Mums šo kameru vajag, lai uzlabotu mums video klipu kvalitāti, jo pašais filmējam uz telefonu. Otrais fakts. Mums šo kameru vajag, jo tāpēc, ka mums nav līdzekļu. Trešais, lai sajauc vietas. Trešais fakts. Ja Spicy Comedy TV spēs filmēt 4K, būs pranki uz ielām. Ceturtais. Ja Spicy Comedy TV spēs filmēt videoklips 4K kvalitātē, tad būs vēl kvalitatīvāk joki. Piektais. Galvenokārt mums ir ZBT telefonu pikseli. Mēs vēlamies and action kameru. Sestais. Nādot kameru. Kas te vispār īsti notiek? YouTube kanāla nosaukums ir Spicy Comedy TV. Viņa man atsūtīja, man liekas, tie bija tie, kuri atsūtīja pēdējā brīdī, tieši pirms konkursa beidzās. Un cik es saprotu, tā ir kaut kāda parodija uz manīm. Un plus viņi vēl pastāst, kāpēc viņam ir vajadzīga kamera, ko viņi ar viņu varēs izdarīt. Tas ir baigais plus, arī ļoti interesanti bija tas, ka viņi tādu ideju izdomāja pēdējā brīdī. Video numur 2. Nākamais mums ir Kaspars Latvers, YouTube kanāla nosaukums Kaspars LV. Baigi oriģināli, ne? Tātad iepazīstieties. Šis ir Jānis. Jānis vienā vārdā bija neveiksminieks. Viņš pat nemācēja braukt ar savu skūteri. Viņš pat nespēja kārtīgi uzsist pa bumbu. Bet tad kādā dienā viņš atrada šīs kurpes. Viņam tās likās parastas, bet tādas viņas nebija. Kad viņš bija paņēmis kurpes, viņš bija izdomājis viņas arī uzmērīt. Tādēļ viņš devās atpakaļ uz savu spaini un uzmērīja viņas. Tas nebija tik ilgs laiks. Nezinu, kāpēc viņš mētāja savus kurpes. Bet jā, uzvilkts ir. Un šīs kurpes iedeva viņam neticams spējas. Viņš spēja kārtīgi uzsist pa bumbu. Protams, arī iemācies braukt ar savu skūteri. Dēļ kura viņš bija uztaisījis pats sev mājās skatepark mini. Tādēļ viņš pat nevarēja apstāties un beigt braukāt ar savu skūteri. Braukāja viņu pilnīgi visu dienu, visu laiku. Viņš nespēja beigt braukāt savu skūteri, šeit vēl triki. Es, kad tu noskaties šo video, pašā nobeigumā mēs tev atstājām pāris Jāņa trikus. Man patīk tas, ka tur ir sižets, stāsts un triki arī. Un puiši it kā stāsta, kā jūs redzējāt, puiši it kā stāsta pār kaut kādiem brīdumu apaviem, kurus tu uzvelkot, vari spēlēt baigi profesionālu futbolu un taisīt visādas trikus un tā tālāk. Māleči, turpinam tālāk. Ervīns Eliņš mums atsūtīja video pār atkritumu šķirošanu.
Te jums ir labs piemērs, kā ir jāmontē video. Te var uzreiz redzēt, ka cilvēkam ir pieredze, ir laba kamera, bet tas nenozīmē, ka viņš nevar dabūt šito kameru. Vienīgais es nevarēju saprast to pirmo video pusi. Viņi kaut kādi ievilkt un nevar saprast, kas notiek, un tas portāls ļoti labs efekts, foršs triks, jums arī pa piezīmi patrenēties tādu lietu izdarīt, ja? Un jūs varat redzēt, kādu efektu var uztaisīt vienkārši uz plikas vietas, ja? Un diezgan interesanti. Atkal, Ervīni, man liekas, tas portāla triks ir bišķiņ ievilks un nevar saprast, ko tu vispār dari, kāpēc tu tur čurā ārā un met iekšā pudeli un skrien ārā iekšā un tā tālāk, bet beigās vienkārši var saprast, jā, nemetiet tos atkritumus uz zemes, šķirojiet viņus, metiet miskastē. Arī cepuri nost, malētas, viss bija forši un vispār paldies, ka man atsūtīja. Ja? Lūk, mēs redzējām visus 5 video. Es uzrakstīšu numuriņus uz papīriem, katram būs savs numurs un, kā es jau iepriekš teicu, es samaisīšu, izvilkšu ārā un tas arī būs uzvarētājs. Tātad, numur 5 būs Kārlis Dureika, numur 4 Indars Krieviņš, numur 3 Kristofs Ivo Jankovskis, Edvards Žigurds, Dvitvars, jūs džeki būsiet, jā, numur 3, numur 2 būs Kaspars Lapvers, jā, un numur 1 Ervīns Eliņš, jā. Nu, ko es jums varu pateikt? Veiksmi! Veiksmi, draugi! Beidzot, es izgriezu visus papīrīšus ar numuriem. Tagad es jums parādīšu, pierādīšu, ka viss ir. Jā, vai kur ir visi numuri? 2, 3, 1, 4 un 5. Katrums bija savs numurs. Es liku šī kastītē. Kastīt grāmatu, re, kur viņi ir tukša. Visi godīgi, nekāda montāža, visi godīgi. Re, kur visi papīrīši metās iekšā. Taisam ciet konkrētā maisu. Nu ko, esat gatavi, draugi, ja? Un šī konkursa uzvarētājs, galvenās balvas ieguvētājs, starp citu balva jau ir Latvijā, Jūrmalā, Dzintaros, gaida jūs, ja? Bet tas nav svarīgi. Nu, galvenā balva tiek ir. Es vēl neesmu redzējis, es pilnīgi nezinu, kas tas ir. Un pirmo vietu saņem Ervīns Eliņš. Apsveic, Ervīn, malets. Labs video, veiksmi tev. Un, karči, labs video. Ervīn, es tev apsveicu ar galveno balvu. Reāli malets. Pārējiem nesatraucieties, šits nav pēdējais konkurss. Es plānoju turpmāk taisīt arī vēl tādu tipu konkursu. Nezinu, kādas vēl būs balvas, bet es jums silti iesaku piedalīties aktīvāk, nebūt sliņķiem, nesūtīt visādus vecus video, kur jau ir gatavi, uzfilmēt kaut ko tiešām interesantu, tā, lai visiem būtu interesanti skatīties un, protams, uztaisīt sev reklāmu savam kanālam. Jā, es noguru. Elbi, jāielka. Jā, tāpēc tā, draugi, lūdzu, neesiet slinki un gaidiet, skatieties manu kanālu, subscribojiet, laikojiet, sekojiet, ka būs jauni konkursi no manis, jā? Būs interesants visāds dažādas balvas, tāpēc liels paldies visiem, kuri piedalījās.
Visu pārējo 5 labāko dalībnieku linki ir tepat lejā, uz viņu kanāliem, protams, jā. Un neaizmirstiet tieši visiem šitiem kanāliem uzspiest subscribe podziņu, obligāti subscribe podziņu, ja viņiem ir noteikti kaut kādi interesanti vēl video. Ielaikojiet viņas video arī. Un līdz nākamajai reizei. Čau!